Tā darba pamatīdeja bija tā kā dzīvās fotogrāfijas un cilvēku tieksmi, uzzināt savu pagātni vai tagadni vai nākotni. Un viņi šad tad aiziet un diagnosticē bildes. Un tad tās dzīvās bildes man bija tajā darbā, kas tika diagnosticētas it kā. Un es izvēlējos tās diagnozes diezgan tādas skarbas. Un pats tas pamats bija arī, man liekas, tajā aprakstā, kad jebkura lieta, kas mums liekas varbūt tur šausmīgi vai kaut kas tāds, ka tas viss tā kā ir veselīgi un ka tas viss mums nāk tikai un vienīgi par labu. Ja mums tur piekā vai apzog vai vēl kaut kas notiek, tad tas viss ir ok un ka tas mums dod imunitāti un vajag priecāties par tām lietām. Un tā pamata ideja bija tāda, kad ir ļoti veselīgi skatīties uz drūmām ainām, teiksim tā, īsumā.